kurus tad es tā kā esmu daudz redzējuši šodien, un tiem, kurus tā drusciņu, tos, kurus pavisam tikko es ieraudzījis esmu, šovakar ir tā sanāks, ka ir satikušās 3, ja Krūla drusku pastiepsies uz pirksgaliem, tad 3 Rīgas jauniešu kopas. Nu, lūk, un šodien jums dziedās Praktiskās estētikas skolas folkloras kopa Rudzi, Bērnu jauniešu centra Rīgas skolēnu pils Līmiņi, lūdzu, savācam savus instrumentus. Folkloras kopa Kokle, un šeit ir Rīgas kultūra vidusskolas folkloras kopa Krūla. Un ir īsts Ziemassvētku laiks, nu pat tiešām naksniņa ir izstiepusies gara, dienas mums ir ļoti īsas un gaismas maz, ja kāds nevar noturēt, var nolikt krabuli, un tādas mums notiek. Un mēs dziedāsim, protams, Ziemassvētku dziesmas, un droši vien tās, kas mums vienkārši patīk, un tās, kas mūs pašus iepriecina. Un tā kā mēs patiesībā esam visi šeit savējie, tad es aicinu, protams, dziedāt līdzi mūsu dziesmām, un mēs ceram dziedāt jūsu dziesmām līdzi, un Koklas dziesmām līdzi. Un ja kāds ir gatavs muzicēt līdzi, tad droši var arī muzicēt līdzi. Nu, katrā ziņā mūsu gadījumā neko nojaukt nevar. Viss būs labi. Bet tad tā, tad par to pirmo dziesmu es izstāstīšu. Bijis ir tā, tad, kad Dievs radījis sevi, visu pārējo, iebiņām, tad bijusi tāda lieta, kad visi koki ir bijuši zaļi gan ziemu, gan vasaru. Bet cilvēki tos kokus sākuši cirst, lai viņus, tā teikt, kurinātu, malciņu būtu. Un tad var sakot, viena daļa koku ir ļoti apvainojušies par šo faktu un gājuši pie Dieva sūdzēties un teikuši, ka tā un tas esot slikti, ka visus kokus cērtot, bet redz to priedu un egli tā retāk cērtot malkai, un ka tas nav tā taisnība. Tad Dievs teica, ka tā nu ir, ka visi koki ir nolikti priekš ciršanas, un kopš tās dienas priedu un egli varēs savu zaļo tērpu nesāt cauru gadu, bet pārējie koki, tie, kas bija tie sūdzami bībeļi, tie, kas gāja sūdzēties, tie būs zaļi tikai vasarā, bet ziema būs jāiztiek ar plikiem zariem. Mums arī tur to dziesmu. Vai pievīte, vai eglīte, tavu zaļu augumiņ, ak, jak, taida, tadā, cigiri, la, la, la. Vai bija ziema, vai vasara, zaļi svētki mugurā, ak, jak, taida, tadā, cigiri, la, la, la. Es drusku sajaucu, jo koncerts bija nolēmts sākt ar Sidrabiņu lietiņš līdzi. Nē, tas Sidrabiņu lietiņš līdzi, vai ne? Tas nekas, ka viens viegls stāv cauri. Visi gatavi. Un mēs ceram uz līdziedāšanu.
gājienu mums tāda, droši, nu tāda zināma visiem dziesma. Nē. Dziedāsim tādu Ziemassvētku kumeliņu, kurš pabeidzāt ar bungām, nesāksim ar bungām. Visu gadu naudu krāju, olilo, olilo, Ziemassvētku gaidīdams, olilo, olilo, ja. Nu atnāca Ziemassvētki, olilo, olilo, nu naudiņa jātērē, olilo, olilo, ja. Pūti, pūti, ziemelīti, olilo, olilo, Ziemassvētku vakarā, olilo, olilo, ja. Pūtlaukā ienaidiņu, olilo, olilo, no maliņu maliņām, olilo, olilo, ja. Klētī pūti rudzu smiežus, olilo, olilo, stālī vēru kumeliņus, olilo, olilo, ja. Nāca jauni, nāca veci, olilo, olilo, Ziemassvētku vakarā, olilo, olilo, ja. Jauni nāca padancot, olilo, olilo, veci nāca nesasēst, olilo, olilo, ja. Paldies jums, kas dziedājāt līdzi. Nākamā dziesma nebūs Ziemassvētku dziesma, bet jūs jau saprotat, ka visus šos te svētkus mēs noskatījāmies, ko saule dara debesīs. Vai tā kā diena un nakts ir viena garuma, vai diena ir garāka par nakti, vai nakts ir garāka par dienu. Tas viss tā kā pēc saulītes. Un mūsu vecmāmiņas vectētiņi arī ne tikai tādus lielus svētkus skatījās, ko dara saulīte debesīs, bet saulīte bija svarīga arī jebkurā brīdī. Tāpēc mums būs pāris dziesmas par to, par tādu drīzāk tādu, nu vairāk ikdienu, kaut gan precības jau īsti nav ikdiena, vai ne?
Kādam var būt ikdiena, jā. Lūk, tāpēc arī tās dziesmas tādas nebūs Ziemassvētku, bet par saulīti. Nākamā dziesma būs no Latgales. Bet es tik un tā aicinu jūs dziedāt līdzi. Gaismiņa ausa. Nākamā dziesmiņa būs savukārt no Kurzemes, un es domāju, ka jūs viņu varbūt esat gājuši kā kādu rotaļu, tā kā varat dziedāt. Es ar savu zadarēju. Es tev spēlētu. Vienā brīdī jums būs jāsastingt kā vasta figūrām, jums būs mani starpspēlīgi, bet jūs nesagaidāties, jā? Nē. Es vienkārši pabrīdinu tā. Es ar sauli sādēju, reizē ģinti mācē.
to, kā tie svētki viņus gaida, ka vienā brīdī izrādās, ka viņi jau tā kā ir pagājuši. Un viņš tā ir darījis, līdz viņš vienreiz ir noķēris aitu, un saimnieks teikusi, lai tas vilks to aitu atdod viņai, bet kad viņa katru gadu dos viņam vienu ģēru. Un vilks tā apdomājas, ka tas tāds tīri labs darījums, viņš piekritīs. Un tā tas ir gājis no gada uz gadu, bet vienu reizi saimnieks izdomājusi to vilku piešmaukt, un ģēru vairs nav iedevusi. Jo ir parasti tā, ka aitiņām bieži vien dzims 2 ģēriņi, un saimniecei arī labi tā teikt. Bet saimnieks nolēma paturēt abus jērus un neiedeva vilkam šim uz Ziemassvētkos ģēriņu. Un vilks ar tukšu vēderi gājis pie Dieva sūdzēties par to lielo netaisnību. Un Dievs teicis, ka turpmāk vilks ne tikai 3 reizes piesitot ar asti pie zemes un sakot cepts un vārīts, un varot ēst vien grožu, tad esot gatavs. Un tagad vilks ar kaut ko noķer, viņš vairs neiet pie cilvēkiem cept un vārīt, viņš vienkārši piesita asti pie zemes cepts un vārīts un ēd nost. Un jums ir brašu stabulētāji droši vien, un mums arī ir izauguši brašu stabulētāji, un koklē noteikti arī ir brašu stabulētāji. Tagad nāks Terēza un Katrīna un stabulējas atškupu.
koncerts, kurā viņi tabulē, tā teikt, vienu divatā vai viņi. Un mēs līdz viņam skolu. trakajiem čigānu piedziedājumu. Ja? Tu nevarētu
varēs iemācīties Mēģinām. Uz 5. pāntu visi jau mācēs. Tagad noliekat lūdzu savus instrumentus. Un kokli arī ceļās augšā. Un patiesībā droši vien arī visi pārējie ceļās augšā un nāk un stājās ar mums rotaļā. Nu, mēs spēlēsim visas Ziemassvētku rotaļas. Nu, ieviņi iet iekšpusē un ārpus būs vilcīši. Aiziet! Gami, sakiet kazu, kaza jāja preciniek, vilciņš savu zobens viņu kārakmeni trīdina, špits kā ziņā mežiņā, lievu lapu lupina, pretni patni piesargies, nota meža jukuri, nu kā ziņā pati zini, kāds no tami mundieriņš, īcis rupi, kamzolīši, pāzolēti zabaci. Mums jāsaka, kādam zvēram tie vārti ir? Kādam zvēram tie vārti ir? Nu, sunim, kaķim, telēm. Atļūt, tu ir pie mūsējiem. Aiziet
Šodien pie mūsiem parādīsim, kā tas darām. Bildam ielīt. Sargāto kazu. Kaza nāk iekšā. Aiziet, ienāk iekšā. Nu šito kazu nenoķer, bet tas nekas tik un tā mēs varam pagriezties. Veciņš kazu salosies, kazu kumdiņā, kazu kumdiņā. Veciņš kazu salosies, kazu kumdiņā, kazu kumdiņā. Labi, un ieliksim tagad, ka Vilciņš būs šeit un Vilciņš var izvēlēties sev kaziņu. Nē, Vilciņš izvēlēsies pats sev kaziņu. Jā, tu būsi vilks un tad izvēlies sev kaziņu. Tikai jaši. Ir mums, jā, aiziet. Dāni, sakiet kazu, kaza jāja preciņi, kaza jāja preciņi. Vilciņš tādu zotiņš viņu, kāra krēni trīdina. Škits kaziņā, dežiņā, lija kopu lupina. Bet tik pats piesakiesi no tā meža jebkuri. Nu kaziņā pati zini, kāds lukami mundieriņš. Īsi strupi, azoliši, pazolati zāvaci. Jo jākras pie kādiem krastiem, ja tev kāds saka, ka vilka, tad tie ir tavēji, tad tu var skriet cauri. Stīna. Kādai vārti? Kā šie vārti? Vilcam. Skaitās. Vilciņš kazas, salosies, Vilciņš kazas, salosies, Paldies, Maliču. Koklei, visi zēni pazuda? Jā. Pilnīgi pazuda. Labi. Kad pazuda. Tad mēs ejam tālāk tādu par, ziniet, kas jār Ziemassvētkos. Kas ir jār? Zirņi pupas, jā, pareizi. Visi stājās aiz mazās ieliņas, būs par cūkas smecerīti, jā. Droši, tātad cūkīna viesāli. Nu, tie noteikti ir tā, ka visi danco pakaļ garajā strīpā, bet tad, kad ir ātrais piedziedāts, un viņa ir jums jāciet braši, jo jūs zinat vārdu. Tad, kad ir piedziedāts, tad jūs ķerat kādu un griežties elkoņos, kas paliks bešā, tas būs lielāks cūkā. Cūkīna iegāja rindīna pakaļ, cūkīna iegāja rindīna pakaļ. Pašiem cūkas, kurpes, suvariem izāzi, pašiem cūkas, kurpes, suvariem izāzi. Stāmies aiz zeltmatainās meitenes. Un tālāk. Cūkīnu rindīnu vaļas, satiku cūkīnu rindīnu vaļas. Cūkas seši, kurš palika bešā? Visiem ir pāris. Aiz Terēzes visi. Cūkīna masīna, mēs abas godā. Cūkīna masīna, mēs abas godā. Tu sēdēji uz galvīna, es galvīna. Tu sēdēji uz galvīna, es galvīna. Aiz Amberes ātri un pēdējo. Es nezinu. Cūkīna iegāja rindīna pakaļ, cūkīna iegāja rindīna pakaļ. Paši cūkas, kurpes, suvariem
par saulīti, tu nevari būt mēnesis. Aiziet. Neguli saulīte, aveļu dārzā, neguli saulīte, aveļu dārzā, mēnestiņš izgāja, malējas meklēt, mēnestiņš izgāja, malējas meklēt, bet saulīte, mēnestiņš zemes, bet saulīte, mēnestiņš zemes, bet saulīte, mēnestiņš zemes, bet saulīte, mēnestiņš zemes. Un tagad mēs ieliksim saulīti, un tev jābūt mēnestiņam. Tie mēnestiņi tik divi ir. Iepš mums jāsāk satīšanās. Jā, tu tā jau uzreiz rūpēs. Saulīt nāk uzreiz. Kur vēlēs, puika? Noteikti nākamā piegājienā ielikšu. Jā, mādi vēlēs. Neguli saulīte, aveļu dārzā. Neguli saulīte, aveļu dārzā. Vieni dāri tāni garu ozoliņi, visi tavi zāriņi zīlišu pilni, visi tavi zāriņi zīlišu pilni. Izgāju lasi, apsamaldijosi, izgāju lasi,
Cik vilku piedalās? 5 vilki vilku vilka, paslīdē no ledutiņa, 2 5 brīnējās, skatie 5 stīvējās. Cik tur vilku piedalās? 5. Kurš teica 11? 11. 5 vilki vilku vilka, paslīdē no ledutiņa. 2 5 brīnējās, skatie pirmie 5 stīvējās. 5 5. Ļoti paldies par atbildību. Saka, mums jāciet līdz tā kā vilkiem. Tā vilka valoda būs ļoti interesanta, tā nebūs tikai 5 vilki vilku vilkam, 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 5 vilki vilku vilkam. Paslīdēnu ledutiņu, 2 5 brīnējās vīrē, 2 5 stīvējās vīrā.
Thank you.